Es nopirku 5 senlietu noslēpumu kastes no tumšā tīmekļa. Šajās kastēs ir artefakti no visas pasaules. Tagad, kas tieši tajās ir, es neesmu pārliecināts. Bet ņemot vērā, ka tās nāk no tumšā tīmekļa, šeit varētu būt lietas, kas ir neticami dārgas vai neticami nelegālas. Tātad mums ir vairākas kastes, sākot no lētākās līdz dārgākajai, un mēs tās atvērsim pēc kārtas. Cik daudz tu iztērēji par visu šo? Nepārāk daudz, kādi $10,000, bet viss kārtībā, jo mēs visu to atgūsim un vēl nopelnīsim. Pirmais rindā ir mūsu lētākais noslēpuma kaste, kas maksā tikai $1000. Viss, ko es patiešām zinu par šo kasti, ir tas, ka tā nākusi no Mjanmas, valsts, kas pazīstama ar neticami retiem fosīlijām. Tātad, kurš gan zina, kas šeit varētu būt iekšā? Kad sāku atvērt kasti, nevarēju vien sagaidīt, ko atradīšu. Un kamēr manā galvā skrēja dažādas iespējas, es atvēru vāku un sapratu, ka manas vēlmes pēc dārgumiem iespējams ir piepildījušās. Ak, vai puiši! Tātad mēs atvērām kasti, un pirmais, ko ieraudzīju, bija kaut kāda slēdzama kastīte. Tāpēc atvērsim to līdz galam un paskatīsimies, kas mums ir. Šī ir pirmā lieta, kas atrodas virspusē šajā kastē, un izskatās, ka tā ir kaut kāda slēdzama kastīte. Un jā, mani nepārsteidz, ka tā nevarās vaļā. Vai šeit ir atslēga? Izskatās, ka seifā varētu būt kaut kas iekšā, bet es nevaru atrast atslēgu. Turpināsim meklēt šajā kastē un paskatīsimies, vai varam to atrast. Pazūdi plasmasa! Vai tā ir grāmata? Tā ir grāmata! Es neticu, tā ir dinozauru grāmata! Aiziet, un mums te ir arī dārgumi. Es domāju, ka mēs beidzot atradām dārgumus, draugi. Labi, izbaram visu ārā un paskatāmies, kas mums ir. Ak, mums te ir vesela kaudze ar lietām. Uzreiz, puiši, es redzu milzīgu zobu. Es domāju, ka tas ir dinozaura zobs vai kaut kas tam līdzīgs. Lai kas tas arī nebūtu, tam jābūt svarīgam, jo tas ir mazā vitrīnā. Paskatīsimies, vai mēs varam. Es domāju, ka mēs varam to izjaukt. Nē, es noteikti to nenometu vai kaut ko tādu, bet paskatieties uz to, puiši. Es esmu par 99% pārliecināts, ka tas ir dinozaura zobs. Interesanti, cik kaut kas tāds varētu maksāt. Ja kāds zina, kāda dinozaura zobs tas ir, paziņojiet man komentāros, un arī cik tas ir vērts, lai redzētu, vai mēs atguvām savu naudu, vai arī mani apkrāpa. Tā kā mūsu pirmais atradums bija liels, dīvains dinozaura zobs, es esmu diezgan satraukts redzēt, kas ir pārējās šajās paciņās. Nu šis birst smiltis pa visu galdu un izskatās pēc fosilizētas galvaskausa. Ak, mans dievs, tas patiešām ir tik forši! Tas visu laiku ir stāvējis uz galda, bet tikai tagad es to kārtīgi apskatu. Ak, mans dievs, visur ir smiltis! Skaties, cik daudz netīrumu tam pielipuši! Izskatās, ka viņi to izraka no zemes, ielika kastē un atsūtīja man, pat neiztīrot. Šajā kastē nav nekāda identifikācijas detaļa, tāpēc man nav ne jausmas, kas tas ir. Ja jūs zināt, paziņojiet man komentāros, bet mēs iesim tālāk, jo tas ar visām šīm smiltīm pilnīgi sajauc manu galdu. Labi, ejam tālāk. Mums ir maisiņš ar dažiem noslēpumainiem priekšmetiem tajā. Nekā cita nav, tikai 2 akmens gabali. Labi, šajā maisiņā mums ir milzīgi haizivju zobi, draugi. Ak, Dievs! Es patiesībā zinu, kas tie ir! Tie ir milzīgi megalodona zobi! Šī ir lielākā haizivs, kas jebkad peldējusi uz zemes, un tās dzīvoja apmēram pirms 10 miljoniem gadu. Megalodona zobi kļūst patiešām milzīgi. Es runāju par 6 vai 7 colām, ka tie ir pilnībā izauguši. Skatoties uz šiem diviem, var redzēt, ka tie nav gluži pilnībā izauguši, bet tomēr ir diezgan lieli. Paskatoties internetā, šīs lietas arī ir dārgas. Tās maksā ap $1000 gabalā. Tā ka, godīgi sakot, es domāju, ka tikai ar šiem 2 haizivs zobiem vien mēs jau esam atgūši iztērēto naudu par šo pirmo kasti. Visbeidzot, $1000 kastē mums ir atslēga, kas, manuprāt, derēs seifam, ko atradām. To mēs atvērsim video beigās. Un šis dīvainais ietītais priekšmets. Papīra maisiņā mums ir... Kas tas ir? Izrādās, šis ir milzu brunešu vairogs no Pleistocēna, jeb ledus laikmeta. Tagad to sauc par vairogu, bet būtībā tā ir bruņu plāksne, līdzīgi tām, kādas ir mūsdienu brunnešiem. Tie mazie punktiņi uz muguras, tikai šis ir milzīgs, jo, cik saprotu, šis radījums bija aptuveni automašīnas lielumā. Es nemelošu, tas ir neticami forši, bet tas īsti izskatās kā parasts akmens. Es nevarētu pateikt, ka tas ir kaut kas īpašs, tikai paskatoties uz to. Kad pirmā $1000 kaste bija iztukšota, bija pienācis laiks mums pāriet pie otrās dārgākās kastes šajā video. $3000 senlietu noslēpumu kastes. Tātad šī ir senlietu noslēpumu kaste, kas kaut kāda iemesla dēļ atnāca 3 iepakojumos. Tātad es domāju, sāksim tās vērt vaļā un paskatīsimies, kas mums ir. Labi, atvērsim vispirms šo, jo... Es nezinu, man patīk, kā viņi to ir iepakojuši, tas ir tāds interesants. Nu, aiziet! Šitā tas nestrādās. Labi, tagad mums ir īsti instrumenti. Ak, iespējams, esmu pieļāvis kļūdu.
Kamēr centos atbrīvot šo noslēpumaino artefaktu no tā plasmasas cietuma, man pa galvu šaudījās visādas domas par to, ko tūlīt atradīšu. Ar tik dīvainu formu un savādu iepakojumu man ir labas sajūtas, ka šis būs kaut kas tiešām traks. Labi, iespējams, esmu nedaudz kļūdījies. Izskatās, ka es nejauši ar nazi iegriezu tam, kas ir šeit iekšā. Bet mēs vienkārši teiksim, ka tas jau tāds bija, vai ne, draugi? Uz ko es vispār skatos? Kas tas ir, draugi? Mums ir kaut kāds koka kociņš. Vai tas ir loks un bultas? Tās ir bultas! Tās ir īstas bultas ar akmens uzgaļiem un koka loku. Man šķiet, ka tam nav stīgas. Tas būtiski tikai koka loka daļa un nav iespējams ar to izšaut šīs bultas. Man nav ne jausmas, cik vecas tās ir. Es pieņemu, ka droši vien vairāk nekā 1000 gadus vecas. Paskaties, cik tas ir interesanti. Aizmugurē ir piesieti putnu spalvas un viss pārējais. Lai arī šīs lietas ir dīvainas un pilnīgi neliederīgas, mani tomēr interesē, vai šīs akmens bultas patiešām ir noderīgas. Vai tās tiešām spēj kaut ko caurdurt? Lai to pārbaudītu, man droši vien būs vajadzīgs... Hei, man vajadzēja tikai vienu. Apelsīni it kā ir līdzīgi miesai. Tātad, ja tas spēj caurdurt apelsīnu, tas droši vien spēj caurdurt arī dzīvnieku. Tas bija cilvēki, tas bija viegli. Jā, šis noteikti ir nāvējošs ierocis. Tas ir neticami forši. Labi, pāriesim pie mazāk lipīgas kastes. Es jau grasījos šo izmest un pat nepamanīju, ka te vēl kaut kas ir iekšā. Puiši, vai tas ir zobens? Jā, man šķiet mums ir zobens! Nāciet šurp, es gribu būt bruņinieks. Nu nāciet! Tas ir tik traki! Tas tiešām ir zobens, draugi! Tas ir tik forši! Es gandrīz to izmetu, man nebija ne jausmas, ka tajā iepakojumā ir vēl kaut kas. Par šo vai loku nav nekādas informācijas, bet, ja man būtu jāmin, abi šie priekšmeti iespējams ir vairāki simti, ja ne 1000 gadus veci, kas ir traki, ja padomā, ka kaut kas tāds ir saglabājies tik ilgi. Kas zina, kurš varēja izmantot šo pirms 1000 gadiem? Tas ir tik forši, man vienkārši jāizmēģina. Man vajadzēja to izdarīt, tas ir lieliski. Tev tiešām vajadzētu pārstāt durt mūsu galdos. Jā, tev taisnība. Labi, šī lieta ir lieliska, 10 no 10, noteikti tās naudas vērts. Un tagad pāriesim pie nākamā iepakojuma. Tālāk mums ir otrā kaste, $3000 partijā. Šī, atvērsim to un paskatīsimies, ko labie cilvēki no tumšā tīmekļa mums atsūtījuši. Tam vajadzētu darboties. Labi. Oho, tas patiesībā ir neticami spēcīgi, es gandrīz to dabūju. Nu taču vecīt, es domāju, ka mums izdevās. Jā. Ak, nē, kas tas ir? Izbērsim to un paskatīsimies, kas tur iekšā. Nē. Ko? Kāda sasodīta netaisnīga traģēdija? Kā tas varēja notikt? Viss kārtībā. Tas bija tikai 500 gadus vecs Minu dinastijas pods. Nekas traks. Mēs varam to aizvietot. Tāpēc jau Līme arī ražo. Ak, pie velna. Tālāk pie nākamās kastes es patiesībā esmu neticami sajūsmināts par šo kasti, jo no visām kastēm, ko līdz šim esam atvēruši, šī ir visnotaļ smagākā. Šī lieta sver tonu. Bez liekas kavēšanās atjēsim šo kastu un paskatīsimies, kādas dārgumus esam ieguvuši. Šoreiz centīšos nesaplēst visu, kas ir iekšā. Ak, Dievs, šeit tiešām ir neprātīgi daudz lietu, draugi. Šī ir vistrakākā kaste, ko līdz šim esam atvēruši. Es varētu to visu izbērt uz galda, bet, godīgi sakot, daļa no šīm lietām izskatās diezgan trauslas. Tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu tās izņemt pa vienai, lai būtu drošībā. Pirmā lieta, ko es redzu, ir... Ak, mans Dievs, kas tas vispār ir? Ko? Nē, tas ir tik nenormāli dīvaini. Ko es vispār pasūtīju? Esmu dabūjis kaut kādu 2000 gadus vecu citplanētiešu figūriņu vai kaut ko tam līdzīgu. Šī ir visdīvainākā lieta, ko līdz šim esam redzējuši. Un ar lielu pārsvaru. Man nepatīk, ka nav nekāda paskaidrojuma, kas tas viss ir. Viņi vienkārši dod man kaut kādas lietas. Man šķiet, ka man jau pietiek ar tevi. Labi, paskatīsimies, kas te ir nākamais. Mums ir... Nē! Mums ir vēl viens! Vai tas ir vēl viens? Jā, tas ir vēl viens! Kas notiek, puiši? Izrādās, šis ir apmēram 600 gadus vecs no Āfrikas un gandrīz noteikti nolādēts. Tā kā, jā, ar mani ir cauri.
kas attiecās uz statueti, izrādās tās tiek veidotas veiksmēji, bet ja tu tās izņem no zemes, kurā tās radītas, tās tevi nolādē. Tātad man šī jānogādā atpakaļ uz Āfriku, un to vajadzētu darīt tūlīt pat, citādi, kas zina, kas notiks. Varbūt šajā kastē ir vēl kaut kas, kas atceļ šo lāstu un tie viens otru neutralizē. Kas attiecās uz šo, man šķiet, ka tas ir vienādas lietas, tikai šī ir no koka, bet šī no keramikas vai kaut kā tam līdzīga. Labi, noliksim šos divus tepat un cerēsim, ka izvilksim no šejienes kaut ko, kas nav nolādēts. Rokoties pa kasti, es drīz sapratu, ka šeit ir dažas lietas, kas ir ārkārtīgi nelegālas. Lietas, kuras Amerikas Savienotajās valstīs tev nav atļauts turēt īpašumā, un tas viss atradās kastē tieši manā priekšā. Labi, puiši, man nācās pārtraukt skatīties tajā kastē, jo sāku atrast šādas lietas, kas neizskatās pēc nekā īpaša, bet ja zini, ko meklē, tad šis ir tas, ko sauc par ziloņkaulu, jeb ziloņa ilkni, un šo var ļoti labi redzēt. Tas ir pilns ziloņa ilknis. Šādas lietas ir aizliegts turēt īpašumā Amerikas Savienotajās valstīs. Ziloņi ir apdraudēta suga, un ziloņkaula ieguve ir pilnībā aizliegta, tāpat kā to iegāde. Tāpēc man ir diezgan bail paturēt šādas lietas. Visticamāk, tie ir seni, tūkstošiem gadu veci rīki, un lai arī tās ir tik mazas, es tās joprojām nedrīkst paturēt, jo tās ir izgatavotas no ziloņkaula. Tāpēc mēs visu šo noliksim malā, izliksimies, ka neko neesam atraduši un ķersimies pie otrās lietas, par kuru esmu diezgan pārliecināts, ka arī to nedrīkst paturēt. Lai gan tas var izskatīties pēc netīru akmeņu maisiņa, patiesībā tās ir romiešu keramikas lauskas, un jūs varētu teikt, tas ir tik forši. Tev ir maisiņš ar romiešu keramikas lauskām, izņemot to, ka tu nedrīkst izvest keramiku no Romas, tātad šķiet viss kļuva vēl nelegālāks. Es tikko izbēru šo keramikas maisiņu, un te ir romiešu monētas, te ir vesels lērums monētu. Ak, mans dievs! Traki, tas ir visur! Vai tas ir viss? Es domāju, ka es tās visas savācu. Šajā keramikā ir sajauktas 4 romiešu monētas. Vai viņi vispār zina, ka tās šeit ielika? Es domāju, ka šīs drīz paturēt. Tātad monētas es paturēšu, bet attiecībā uz keramiku es nezinu, ko ar to darīt. Es to nepaturēšu. Labi, izberam pēdējo daļu uz galda un paskatīsimies, kas vēl mums ir. Sasodīts! Mums ir palikuši tikai 2 priekšmeti $3000 kastē. Balts priekšmets un tas, kas ir šajā draudīgi izskatošajā maisiņā. Labi, kas mums ir baltajā priekšmetā? Mums ir... Ak, mans dievs! Nu taču! Sadarbojies ar mani! Cilvēki, kas pie velna tas ir? Es domāju, ka šis ir bultas uzgalis vai kaut kas tam līdzīgs. Ak, mans dievs, es domāju, ka tas ir bultas uzgalis. Paskatieties uz to! Tas izskatās neticami! Wow! Tas ir neticami, draugi. Tas ir biedējoši izskata akmens. Es to tikko salauzu! Es to negribēju darīt! Ak vai! Es te jau nolauzu šim nazinu galu 5 sekundes pēc tā izsaiņošanas. Neuzticiet man skaistas lietas, draugi! Šis bija tiešām skaists acteku duncis, pirms es tam nolauzu galu. Ja jūs jebkad esat spēlējuši spēli Minecraft, jūs droši vien labi zināt, no kā tas ir izgatavots. Izskatās, ka tas ir izgatavots no akmens, ko sauc par obsidiānu, jeb vulkānisko stiklu. Kad lava sacietēja, tā pārvēršās šajā foršajā melnajā stiklā, ko cilvēki jau tūkstošiem gadu izmanto, lai izgatavotu ieročus, šķēpus un tam līdzīgas lietas. Ņemot vērā, ka es šo jau sabojāju, izmantosim to, lai atvērtu pēdējo priekšmetu šajā kastē. Man šķiet, ka mums gandrīz izdevās. Jā, tas neko nedara. Tēlē atstieki, ka šo izgatavoja tiešām bija draņķīgi. Šis ir laikam pats sliktākais nazis vispār. Ko? Kas tas vispār ir? Labi. Tātad pēc kādām 5 minūtēm pētījuma es sapratu, ka šis ir acteku nāves svilpe, kas, kad tajā iepūš, rada asiņaini šausminošu kliedzienu. Labi, tas ir traki un zini, mums tas ir jāizmēģina. Šo vienkārši nevar neizmēģināt. Labi, kur tad tajā pūst? Es pieņemu, ka caurums augšpusē ir tas, kurā jāiepūš. Labi, pamēģināsim šo. Ak, mans dievs! Tas tiešām ir kliedziens. Tas bija skaļi. Ak, mans dievs, man zvana ausīs, draugi. Vēl viens interesants fakts par šīm svilpēm ir tas, ka acteku karavīri tās izmantoja kaujā, lai iebiedētu ienaidnieku. Viņi pūta tajās un kliedzieni esot bijuši tik biedējoši, ka vesela armija bēga prom tiklīdz tos dzirdēja. To es varu saprast. Es domāju, tas ir tiešām biedējoši. Kad $3000 noslēpuma kastes saturs bija izskatīts, bija pienācis laiks pāriet pie visdārgākās kastes šajā video. Te nu mēs esam, puiši. $6000 vērta senlieta noslēpumu kaste. Tā bija tik smaga, ka es to gandrīz nevarēju uznest šurp. Bet tagad, kad tā ir šeit, ir pienācis laiks to atvērt un paskatīties, kas ir iekšā. Paskatīsimies! Mums te kaut kas ir! Nu taču, ej lejā! Mums ir kaste. Mums ir sasodīta koka kaste. Tā nav vienkārši jebkāda koka kaste. Tā ir dārgumu lāde! Draugi,
Tā ir īsta dārgumu lāde! Neticami! Mums ir dārgumu lāde. Es nevaru vien sagaidīt, kad redzēšu, kas tur ir iekšā. Aiziet prom, buki! Mums ir labāki bloki. Paskatīsimies, kā izskatās $6000 vērta pirātu dārgumu lāde no tumšā tīmekļa. Oho! Ko? Mums ir vesela kaudze foršu lietu! Wow! Izskatās, ka mums ir nevis viena. Bet vai tas ir? Jā, ir! Mums ir 2 pirātu pistoles! Vai tās vispār ir īstas? Es domāju, īstas vai ne, tas ir patiešām melnišķīgi. Tas vienkārši ir pats foršākais, ko jebkad esmu redzējis. Kā vispār kāds tiek pie pirātu pistolēm? Nu, laikam tāds ir tas tumšais tīmeklis, pilns ar dīvainām lietām. Tās pat šauj. Skaties uz to. Tas būs grūti pārspējams dārgums. Es domāju, īstas pirātu pistoles, nu tas ir iespaidīgi. Ko? Tas ir pretīgi! Viņa man iedod burku! Kaut kāds pirātu podiņus vai kaut ko tam līdzīgu. Tas ir pretīgi. Es brīnos, kas vispār ir iekšā. Kā to atvērt? Pamēģināsim. Es nevaru... Tā, tagad sanāca. Labi, noņemsim šo vāciņu un paskatīsimies, ar ko mums te darīšana. Dīvaini, jo es pat nevaru saprast, ko es šobrīd ožu. Nevaru pateikt, vai tas ir gaļa vai dārzeņi. Ak, Dievs, te kaut kas ir iekšā. Te ir visādas lietas. Kas tie tādi ir? Kas? Vai tās ir olas? Kāpēc? Smaržo saldi. Kau? Ja tu tiešām gribi zināt, kas tas ir, vienkārši iekož. Iekost šajā? Vai tu esi traks? Tas varētu būt 100 gadus vecs, cik mēs zinām, un tu gribi, lai es to apēdu? Labi, ja es to izdarīšu, jums jāuzspiež patīk un jāabonē. Es to nedaru par velti. Tas ir mans vienīgais lūgums, puiši. Pirms tas mani tiešām nogalina. Labi, laikam es ēdu kaut ko, kas ir 100, 200, 300 gadus vecs. Labi. Ak, Dievs, es joprojām nevaru pateikt, kas tas bija. Labi, mēs turpināsim. Mēs to aizvērsim. Atstāj to. Aprak to. Sadedzini to. Noliec to. Mario uz trančējas lāpstas. Vai tev viss kārtībā? Jā. Paskatīsimies, kas vēl šeit ir. Oho, kas tas viss ir? Cilvēki, viņi man iedeva veselu kaudzi ar saplāstu stiklu. Ko? Tas nebija saplāsts stikls. Tā bija pudele, un es domāju, ka tā saplīsa piegādes laikā. Tas tiešām ir stulbi, draugi. Nu, laikam jau nevar vienmēr uzvarēt. Kamēr es šķistīju lādi, es atradu visdažādākos foršus artefaktus. Dīvains keramikas priekšmetus, pirātu apavu sprādzes un pat īstas pirātu kuģa naglas. Bet nekas no tā nestāvēja klāt tam, ko atradu lādes apakšā. Šis ir smags? Kas pie velna? Mums ir 2 no tiem. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Vai tie tiešām ir? Ak, puiši, mums ir sasodīts lielgabalu lodes. Vai šeit ir vēl kādas? Es tā nedomāju. Šīs noteikti ir visforšākās lietas, ko līdz šim esam atraduši. Es vienmēr esmu gribējis īstu pirātu lielgabalu lodi, un tagad es atradu nevis vienu, bet veselas 3. Wow, es skatos uz šīm lietām internetā, un man šķiet, ka mēs jau vien ar tām varētu atgūt iztērēto naudu. Cik esmu redzējis, katra no tām maksā apmēram $600 vai $700. Tas nozīmē, ka šīs 3 lielgabalu lodes ir aptuveni $2000 vērtas. Tikai šī sauja metāla. Pēc visiem šiem pārsteidzošajiem ar pirātiem saistītajiem artefaktiem izskatās, ka $6000 kastē mums ir palikusi tikai viena lieta. Un godīgi sakot, esmu ļoti ieinteresēts redzēt, kas tas ir. Mums ir kaut kas, tas ir viegls, lai kas tas arī būtu. Nāc ārā. Tas ir vēl viens mazs dārgumu lādiņš, tā teikt. Tas ir viegls, bet izklausās, ka iekšā kaut kas ir. Atliek tikai to atvērt. Nedari! Es tikšu galā! Nē, tā nav. Kas tas ir? Mums ir maza melna somiņa, un es jūtu, kad iekšā kaut kas ir. Un tas arī radīja to grabēšanas troksni. Oho! Vai tas ir viss? Te ir pirātu monētas, puiši. Tās ir īstas pirātu kuģa vraka monētas. Vecīt, tā noteikti ir visforšākā lieta, ko mēs šodien atradām. Un, protams, tas iznāk no pēdējās partijas, ko mēs atvērām. Puiši, vai es iedomājos? Vai arī uz šīs monētas burtiski ir rakstīts 6-7 aizmugurē? Ak, Dievs! Man šķiet, ka tā arī ir. Tātad šī lielā monēta noteikti ir tas, ko sauc par 8-daļu monētu, jeb pirātu dolāra ekvivalentu. Jo pirātiem nebija 5 centu un 1 centa monētu kā mums mūsdienās. Viņi ņēma šādu lielu monētu, un ja vajadzēja izdot atlikumu, sagrieza to mazākās monētās.
Zini, man jāsaka, ka pirātu dārgumu lāde noteikti bija mana mīļākā. Un ņemot vērā, ka katra no šīm monētām maksā ap $1000, un mēs atradām kādas 10, droši var teikt, ka esam atguvuši ieguldīto naudu. Un lai gan es atgūvu savu naudu par visām šīm kastēm, mums patiesībā vēl ir viena lieta, ko atvērt. Mums vēl ir 100-gadīgais seifs no pašas pirmās fosiliju kastes un atslēga. Es nezinu, es nedomāju, ka šī ir īstā atslēga. Nē, tā nav, tā neiet iekšā. Ak, mans Dievs! Tātad es domāju, ka tie tumšā tīmekļa krāpnieki man atsūtīja nepareizo atslēgu. Tātad mums būs jāatrod cits veids, kā to atvērt. Un man šķiet, ka man ir ideja. Man bija aizdoms, ka tas atkal noderēs. Vēries vanā! Mums izdevās! Es domāju, ka tas var būt, tikai var būt, ir vaļā. Kas te ir iekšā? Nesaki man, nesaki, ka tie ir haizivs zobi. Ak, Dievs! Tie ir īsti fosilizēti haizivs zobi. Man ļoti patīk šādas lietas. Paldies, tumšā tīmekļa ļaudis! Tas ir lieliski! Droši var teikt, ka šodienas dārguma meklēšana bija pilnīgi veiksmīga. Un lai arī sērfošana tumšajā tīmeklī ir bīstama, tā tomēr atnesa neprātīgu daudzumu lielisku dārgumu. Rakstiet komentāros zemā, kurš artefakts jums patika visvairāk, un tiekamies nākamajā video.